Kas zina, kad kuģi pirmoreiz piestāja Daugavas grīvā? Bet ir zināms, ka upju ceļu, kas savieno Baltijas jūru ar Melno jūru, izmanto jau senie romieši. Šo ceļu mēdz dēvēt arī par tirzniecības artēriju no Varjagiem uz Grieķiem. Un pie šīs tirzniecības artērijas 12. gadsimtā tika dibināta pilsēta – Rīga. Toreiz tā bija neliela kuģu piestātne Rīdziņas upes krastā, caur kuru preces gāja no rietumiem uz austrumiem un no austrumiem uz rietumiem. Jau tolaik osta bija pilsētas lielākais peļņas avots. Tagad Rīgas brīvosta izvietojusies Daugavas abos krastos 15 km garumā. Tās termināla pārkraušanas jauda ir gandrīz 60 miljonu tonu gadā. Kopējais kravu apgrozījums ir vairāk kā 40 miljonu tonu gadā, kas to padara par lielāko Baltijas valstīs. Tomēr tie ir tikai skaitļi, aiz kuriem stāv cilvēki, īstā ostas vērtība. Cilvēki ar savu darbu, ar saviem stāstiem. Mūsu stāsts ir par dažiem no viņiem. Ostā tā arī ir pilsēta. Jau gadsimtiem taisni Daugava baroja Rīgu, un tāpēc Rīga uzplauka. Un gadsimtiem dzīvoja pārticībā. Pat cik mūsu ostā ir diezgan liela, apmēram 100 piestātnes, un gadā uzņemam pie 4000 kuģiem. Pietiekoši daudz darba, ar ko te nodarboties. Mēs ļoti daudz strādājam, un arī mums ir atdeve. Un osta, tā taču ir tā vieta, kur nāk kuģi iekšā. Ved mums kravas, un tā ir, tā vienkārši sakot, tā ir nauda. Osta, manuprāt, tas ir, pirmkārt, valstī ļoti svarīgs ekonomisks punkts. Ja? Tā ir vieta, kur cilvēkiem tiek radītas darbvietas, ja? Ko rezultātā valsts saņem savus ienākumus. Un Rīga jau gadu simteņiem ir tranzītosta, ja? Tranzīts, ja, kas te ir gājis jau 800 gadu atpakaļ un līdz šai dienā, ja, ir 90% apmēram. Ja, tātad mēs esam tie, kur mēģina pievilināt pie sevim kuģis, pateikt tiem kuģiem, kad mēs esam spējīgi pārkraut jūsu kravu, aizsūtīt viņu no rietumiem uz austrumiem vai no otrā, vai no austrumiem uz rietumiem. Pilsēta bez ostas neiztiks. Osta bija pirmā, un osta šobrīd ir Rīgas vizītkarte. Un, ja osta būs laba, moderna, viņai būs laba reputācija, tad arī pilsēta no tā iegūs. Kur jūs tik daudz šodien? Ir Romanovskis ir pat šaubas nostājis. Rīgas brīvostas kapteiņa dienests. Ostas kapteinis Artūrs Brokovskis. Viens no galvenajiem cilvēkiem ostā. Uz viņa pleciem gulstas atbildība par kuģošanas drošību ostas akvatorijā. Ostas kapteinis faktiski ir tā vienīgā likumā noteikta persona, kur atbild par kuģošanas drošību ostā, kur likumā, ka viņa rīkojuma attiecībās kuģošanas drošību nav apstrīdama, bet ir jāpilda visiem bez apstrīdot par pēc tam, bet tā kā rīkojums dots ir jāpilda. Strādājam 24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā. Protams, ostas kapteinis tikai strādā 8 stundas dienā, bet toties viņš apgādāts ar mobilo telefonu, ar laptopu vai ne, un ar dienestu mašīnu, lai jebkurā laikā būtu sasniedzams. Jebkurā gadījumā pat no kapteinim atsauksmes ir par mūsu dienestu ir labas, ka nav nekāda problēma. Mums arī ļoti labi, kad tā pasaka. Labrīt! Jau darbā? Tik agri. Rinalds arī ir? Es ar Rinaldu gribēju par to Ziemeļblādnes uguni tur aprunāties. Bet tad viņš vēlāk pēcpusdienā būs droši vien. Labi, Rudolf, jā, paldies. Tā. Tad tur Pavļučenku to pieslēgsim to klāt un visu, tad Ozolā tad atstāsim kaut ko. Pēc būtības man ļoti patīkami strādāt šitai vidē, vai ne? Visādā veidā, no tehniskā viedokļa, vai ne, no cilvēku viedokļa. No administrācijas puses man tur daudz nav jāskaidro, ka mums vajadzīgs tieši tāds vai aprīkojums, lai mēs tur uzlabotu to savu kuģošanas drošību, mēs būtu pievilcīgāka pārēju ostu vidū, lai kravu nosūtītāji vai fraktētāji varētu piesaistīt tos kuģus tieši mums, vai ne, lai neaiziet kaut kur uz Krieviju, tur uz Primorsku vai uz Lugu vai uz Slugu vai vēl kaut kur, vai ne, ka mēs, vai ne. Tāda sava veida konkurence vai lielība ir jāuztur, vai ne? Nevar tā teikt, ka mums tā vai nebūs nekad. Dodiet šurp mēs kuģis, mēs viņus piekrausim, paņemsim iekšā ostā, vai ne? Mums ir viss aprīkojums, mums ir velkoņi, mums ir loči, mums ir satiksmes vadības centrs, kurš kontrolē visu situāciju.
Jūrnieka profesiju kapteinis ir apgūs Liepājas jūrskolā. 10 gadus strādājis par loci Rīgas ostā, jau būdams kuģu kapteinis 2 reizes apbraucis apkārt zemeslodē. Es iemācījos lasīt to skolā neēdams, vai ne, bet, ka vajadzēja iet ganos, tad vajadzēja kaut ko nodarboties arī. Nu, ne tikai, bet gribējās arī palasīt. Blēņas jau visu laiku sadara, tad vakarā nepatīkamas sarunas notiek mājās. Bet bērniņos bija no Latvijas laikiem veci atpūtas žurnāli. Nu, tur bija turpinājumos gāja vecā jūrnieka Līgsdavaina. Nu, un es sāku lasīt, man iepatikos kā Tringam iet, kā vecajam Zītaram, vai ne? Bet, nu, tā tematika par jūrnieci man patika. Tas tāds romantiskas dabas varbūt, kādo pateikt. Nav cita par doma bijis, un es faktiski, es saku, es jau 70 gadu nodzīvos, un citu neko neesmu strādājis, citu neko neprotu, un esmu ļoti priecīgs un patīkami, ka es par savu to darbu, ko daru, un vēl saņemu algu, vēl kaut ko maksā man. Jūrniecības nozarē nevar visi strādāt, kā mēs paši smējamies, tas nav jūrnieks, tas nav no tiem normāliem cilvēkiem. Tur jābūt tomēr ne tikai labā veselībā, lai to visu stihiju to pārvarētu, bet arī jābūt tādai aizrautībai, tai patikšanai, vai ne? Jo, ja kuģi brauc pa jūru, pa okeānu, jā, liekas, nu, viena krasta no Amerikas līdz Eiropai brauc, nu, kas tur ir ūdens diena, vai ne? Bet manā skatījumā viņi katru dienu ir savādāk, katru stundu savādāk, viss tur mainās, tur viss ir kaut kas, bet nu, ar savādākam acīm jāskatās, lai savādāk izpratni tam visam ir, vai ne? Nu, un, ja tā būtu, teiksim, tam jauniešiem tā prestiža lieta, cik man iznāca satikties ar tiem jauniešiem, es teikšu, ka, nu, lielākā daļa skatās uz to, kur var labi nopelnīt. Mazākais procents ir tas, kuram tikai interesē, vai ne, ka viņš labprāt, viņam tas patīk, viņš to darīs. Es jau skatos pēc saviem bērniem un mazbērniem ar, vai ne? Nu, tā kā viss tur ok, jā, labi, bet cik tur varēs nopelnīt? Rīgas ostā gadā ienāk gandrīz 4000 kuģu. Pirmais ostas pārstāvs, kas tos sagaida pie ostas jūras vārtiem, ir locis. Īsumā pa loču darbu tas ir kā speciālists, kurš labi pārzina ostas akvatoriju. Straumes, dziļumus. Un viņš ir kapteiņa padomnieks. It kā arī locis ir uz kuģa, bet atbild par kuģa tik un tā kapteinis. Ja es kādu lēmumu pieņemu, mainīt kursu vai ātrumu, kapteinis ir iebilst. Galīgi atbildība uz viņa pleciem. Jānis Kanuševskis, locis. Loča uzdevums ir palīdzēt kapteinim droši ievest kuģu ostā un izvest no tās. Jānis Kanuševskis ir viens no 28 kapteiņa dienesta ločiem. Jūrnieku profesiju viņš izvēlējies pateicoties radinieku piemēram. Pirms sāka strādāt par loci, brauca uz kuģiem kā stūrmanis. Bija radinieki, kuri jau strādāja Latvijas kuģniecībā, trešajiem stūrmaņiem, pamanīja vecāki, gadus 10, un viņu iespaidā. Jau bija sanākāts 98. gads, un tajos laikos, tāpat kā tagad, jauni puiši, 20 gadīgi, ļoti labu naudu pelnīja. Tas tā kā bija stimuls. Arī tas vienkārši, ka tiešām, kad 5 mēnešus nav mājās, kā ilgu laiku, atnākot no jūras, kad ir daudz brīvā laika, laba nauda nopelnīta un var veltīt laiku sev, savām interesēm. Sākās tas ceļš Latvijas kuģniecībā, palikās 18 gadi jūnijā, augustā jau pa kadetu tiku. Un tas ceļš, kāpēc ātri tika pa stūrmaņa amatā, tādēļ, kad kuģniecībā bija tāds kuģa tips kā challengeri. Un es uz viņiem biju gan pa kadetu, pēc tam 2 kontraktus par matrozi, un tad jau par stūrmaņa mācekli. Man bija 21 gads un jau 3. stūrmanis. Tas ir ļoti agri. Man vienkārši palaimējās pa stūrmani, jo pārzināju kuģi, jo biju bijis uz klāja. Gan matroža amatā, gan pa kadeti, jo arī, kad stūrmanis kuģi stūrē, man nebija ne bailes, ne stress viņu vadīt, jo es arī kā matrozes biju uz tās stūres stāvējis, bija pazīstams. Tikai, teiksim, atbildība lielāka, bet kuģis nebija svešs. Nu jau vairākus gadus Jānis ir viens no 28 kapteiņa dienesta ločiem, un viņa darbs noris nevis okeāna plašumos, bet starp 2 Daugavas krastiem. Loča darbs tieši ļoti interesants, jo šeit katrs kuģis ir savādāks, un neviena situācija nebūs
identiska. Kaut vai šis kuģis, mēs Turndahlēn, iet uz piestātni, teikt visu laiku uz vienu to pašu, bet nekad nebūs tā kā ar mašīnu, ka tu piebrauc, piespied bremzu un apstājies. Jo ir gaņem vērā gan salme, gan vējš, vai kuģis ir balastā, vai cik daudz viņš ir piekrauts. Visi šie faktori spēlē lomu pie kuģa tavošanās. Pie ledus ir daudz sarežģītāk, teiksim, un tas process ir ilgāks nekā labā laikā. Nebūs neviena attiešana, pieejšana identiski. Tas nav tā, kā cilvēks, kad ofisā sēž, un viņš zina rītdien tā papīra kaudzīt, parīt tā papīra kaudzīt. Šeit katru dienu izaicinājums. Nav zināms, kapteinis būs vai no Somijas, vai Filipīnietis, vai Ukrainas. Un arī interesanti dialogi ar kapteiņiem, arī, teiksim, tā kā pieredzes paplašināšanai, un cilvēki, kas iet jūrā, viņi pastāst, ko viņi ir redzējuši, kas jauns jūrniecībā, kas jauns dokumentācijā. Tas viss vienkārši katra diena kā jauns izaicinājums. Satiksmē, Turndahlēn. Satiksmē. Beidzam darbu. Ločiem jāizved kuģi pa aptuveni 100 metru plato kuģu ceļu, kas izveidots padziļinot Daugavas gultni. Senos laikos Daugava grīvā bija tikai dažus metrus dziļa, tādēļ ostā varēja piestāt tikai upes kuģi. Daugava bija bedres dabīgi un tā tālāk palos izrautas lielākiem dziļumiem, bet tā pārsvarā bija 2,5 no 3 metri. Ja. Tā tagad kuģu ceļš ir 100 metrus plats zem ūdens. Ja, te ir 16 metru. Varat iedomāt, 16 metru. Un vēl kas, dziļumus jau nerok vienkārši, lai viens otru pārspēt ar rekordus uzstādīt, tā kā ēkas, kad būvēja. Ja? Dziļumus nosaka kuģi, kādi kuģi nāk ostā. Ja ostā kuģi nāk ar iegrini, teiksim, 10 metrus, priekš kam raksts 16, ja? Bet ja nāk ar 14 iegrini, jā, tad vajag. Nu, tā tad diktē pati dzīve. Nu, viss mainās, kuģi gabarīti mainās. Principā es vadu šo kuģi, kurš darbojās ar peldošām un krasta zīmēm. Visvalds Pundiņš, ostas kanāla dienesta kutera kapteinis, jūrnieks 2. paaudzē. Mēs ņemam ārā, baudām tās krastzīmes, vai viņi ir nostādītas, tās krastzīmes ir pareizās koordinātēs, jo visās elektroniskās kartēs ir šīs koordinātas. Kuģis nāk iekšā, viņš redz, aha, tur ir zīme, vai tā zīme ir pareizās koordinātēs vai nav, vai viņa novirzījusies, kādreiz pat tā gadās, viņš ziemas laikos, ka ledi iet. Mēs bijām 3 brāļi, un tēvam bija grūti diezgan. Viņš gan bija kuģa vadītājs un pa pusē zvejnieks, jo viņš savam tēvam atkal palīdzēja. Tas bija zvejnieks profesionāli, un romantikas mums bija ļoti daudz, tāpēc, kad dzīvojam Zaķsalā, tā romantika bija visapkārt, kur tik nepagriezies. Starp Lucavas salu un Zaķsalu mazā Daugaviņa, otrā pusē, pilsētas pusē lielā Daugaviņa. Nu tā kaut kā, un mēs pa vidu. Mani brāļi, jā, ir nu jau pensionāri, bet viens ir 37. gada un viens ir 42. gada. Un abi viņi ir jūrā gājuši. Vecākais ne tik daudz, bet vidējais diezgan ilgi gāja. Viņš gāja uz refrižerātora kuģiem kuģniecībā. Es ļoti viņu apskaudu savā laikā, kā bija zēniņš. Un tāpēc, kad viņš veda augļus. Un man tas tik ļoti interesē. Un arī dabīgi viss nostāsti par reisiem. Viņš fotografē ļoti daudz. Un tas man tā iedvesmoja, ka es nevarēju nosēdēt un kur vēl mācīties. Tiecos uz jūru un redzēt to visu romantiku, jo gribās jau pašam redzēt, nevis pēc nostāstiem. Es sākot no mazas motorlaiviņas, Zaķsalā dzīvojot, ja, sācis ar mazu motorlaiviņu, ja, un beidzot ar samērā palieliem kuģiem. Man patīk ledu laust, es esmu iemācījies un vilkt tauvā, un arī ar stūmējiem strādāt. Bija kādreiz tāda prakse, kā upe kuģniecība, kad bija tad stūma lielaivas. Smiltis ņēma augšā, krāva lielaivās un gāja prom. Ledos ir bijis tā, ka par 17, 18 stundas bez stūra, bez mājas. Ir tā arī bijis. Jo ledos tu esi iekšā un tu ārā netiec, un tev ir jāstrādā. Man ir bijis tā, ka es Kultas ostā iekšā nevar tikt.
Jo viņš ir sagrūdies, tas ledus ir 40 cm aptuveni sasalis. Bet ja viņš sagrūdies, viņš var būt 2,40 m, 3,40 m biezs. Un tad ir ļoti grūti, un tā klapē to ledu ar ieskrējieniem, ja? Un tā stundām ilgi osta tu redzi, bet iekšā tu netieci. Un tu jūti, ka tu paliec ar vienu glāžaināks. Bet tomēr iedzer kafiju riktīgi un līdz uzvarēja, kamēr iekšā. Tās ir spīts un mīlestība un tāda atbildības sajūta tā ir, ja? Nu, čau. Čau. Kā veicās šodien? Labi. Labi. Aha. Kaut kur braucāt šodien arī? Braucam, strādājam. Rudolfs Pundiņš ir gājis savu tēva un vectēva pēdās. Viņš kanāla dienestā nodarbojas ar hidrogrāfiskiem mērījumiem. Atšķirībā no tēva Rudolfa, darbs norit pie datora. Savas pirmās prakses laikā uz pusgadu Jūras akadēmijā, kad es mācījos uz kuģu vadīšanas specialitāti. Ja, tad es esmu pusgadu bijis jūrā, teiksim, tad es zinu, ko tas nozīmē. Līdz ar to, teiksim, ja cilvēks vēlās veidot savu ģimeni un vairāk domāt, ja viņam patīk vairāk arī uzturēties, teiksim, pie zemes, teiksim, ja, tad labāk ir izvēlēties specialitāti, kas to ļauj darīt. Ja cilvēks iet jūrā, tad viņam ir mazāk iespējas to teiksim, ja. Un līdz ar to es izvēlējos to specialitāti, kas man ļauj strādāt gan pie ūdens, gan dzīvot tepat uz vietas, nevis iet jūrā. Rudolfs nodarbojas ar kuģu ceļa dziļuma mērīšanu, kurš nemitīgi mainās. Lai pārliecinātos par kuģošanas drošumu ostas akvatorijā, kuģu ceļš tiek pārmērīts reizi gadā. Tāpatās kā dabā viss mainās dziļumi, kas ir ūdens vidē, teiksim, tas reliefs, viņš mainās visu laiku nepārtraukti, ja, jo ūdens vide ir kustīga, kuģi nāk iekšā, viņi izdara kaut kādas kustības ar savām dzenskrūvēm, un tas rada lielu spēku, un tā ietekmē, teiksim, tā grunts, teiksim, var mainīties, un reliefs var mainīties, līdz ar to tās izmaiņas dažādu iemeslu pēc ir ļoti dažādas, un viņas ir jāfiksē, lai neradītu draudus, teiksim, kuģu kustībai ostā. Jūras kanāla dienestā vispār jāsaprot, ka būtībā tas ir dienests, kuram sava misija ostā. Ja? Misija uzturēt šos kuģu ceļus, kuru pārvietojas kuģi, lai nerodās apdraudējumi šiem kuģiem, un tā ir tāda būtībā misija. Un pirms mums nostrādāja cilvēks, kurus mēs kā paudzi nomainījām, nostrādāja šeit 50 gadus. Ja? Un mūsu nodaļā nomainījās praktiski visi nodaļi pret līdzīgi manu vecumu cilvēkiem, teiksim, jauniem, teiksim, tajā laikā. Un šobrīd līdzīgi vecumu mēs esam, teiksim, komanda, kas veic šos pienākumus. Un līdz ar to tā ir mūsu paudzes tā misija būtībā šajā dienestā nodarboties ar šīm lietām. Es varu mācīt puikas airēt. Mēs bijām čempioni kādreiz. Mums bija visiem jāmāk airēt. Un mēs sacensības taisījām, rīkojām. Tātad Liepājas jūrskolas komanda vienmēr visus vinnēja. Un tad, kad mēs bijām šeit dienējām, tad mēs arī visu sporta rotas vinnējām. Leonīds Loginovs, Rīgas brīvostas pārvaldnieks, zvejnieka dēls, jūrnieks. Savulaik 10 gadus kuģojis pa Atlantijas okeānu. Leonīds Loginovs Rīgas ostu pirmoreiz iepazina dienot padomju armijā. Kara flotes bāze atradās iepratim Mīlestības saliņai, kas tagad ir aizsargājumā dabas teritorija, bet joprojām ietilpst ostas teritorijā. Šitai bija aizliegtā teritorija. Mēs braucam, tur es parādīšu, kur es gulēju. Mēs gājām garām redzēt tas mājas, tas bija kopmītnes kādreiz. Tā bija ķīmijas rūpnīcas kopmītnes. Ķīmijas rūpnīca, kā es zinu, galvenokārt strādāja sievietes. Lūk, un šitā te Mīlestības saliņa bija elementāra un fiziska satikšanās vieta. Bet pat cik jūrnieki arī netika ārā no šīs teritorijas tik vienkārši. Ja? Tā bija padomlēkā bija svērīgā kontrola. Un tad meitenes ar laivām pa Loķu kanālu varēja pārpeldēt no šitādu veidu laivām uz šejienu. Un zēni atkal attiecīgi peldēja. Redz, Rīgas ostā būvēti kuģi, šitie ap divi, pa šitiem diviem es īsti nezinu. Leonīds Loginovs ir Rīgas brīvostas pārvaldnieks kopš 1998. gada. Pa šiem gadiem osta ir piedzīvojusi lielas pārvērtības.
izveidot jaunu terminālu, palielinājies ostas teritorijā strādājušo uzņēmumu, līdz ar to arī darbinieku skaits. Mēs esam šajos gados attīstījušies, esam no niecīgas ostas kļuvuši par labāko Baltijas valstu starpā, un mums ir ļoti daudz jaunu terminālu. Pagājušajā gadā nodevēs, kur 2 terminālus, balka terminālu un minerālu mēslu fertilizēta termināls. Konteineru terminālu attīstīt. Piemēram, ja paskatītos 10 gadu atpakaļ, tāpat Krievsala, tāpat Kunziņa sala. Viņi sastāvēja no daudzām sīkām mazām saliņām un pārpurojošām teritorijām. Ja? Tā apmēram tagad izskatās mīlestības sala pa vidu. Ja? Purvs, tur putni dziedē, kas ir ļoti labi un apsveicam. Ja? Un mēs tur neko nedarām, lai tos putnus aizzīt, jā, tieši otrādi mēs tur putnu norašanas toriņus būvējam un tā tālāk. Bet pati Daugava mēs mainījām, mainot gultni, jā, tātad padziļinot Daugavu, jā, mēs aizbērām visu šīs te salas, starpsaliņus un visus tos purvus ar pamatīgiem laukumiem, jā, kuros jau izvietoja terminālus. Jā. Piemēram, Kunziņa salā 2 termināli, tagad Krievsalā jau būvējam 2 salas. Tātad tas viss tiek izmantots, lai bizness varētu uz šīs sauszemes attīstīties, jo nekur jau nav deficīts ūdens. Visur pie ostas ir deficīts laukums ar zemi. Mums bija mērķis, teiksim, sasniegt tos parametrus, kur ir spējīgi apkalpot lielu izmēru kuģis, jā, un līdz ko mēs to bijām panākuši, tad Rīga sāk augt, izplēsties, attīstīties, jo cilvēki redzēja, ka mēs esam spējīgi kaut ko mainīt, kaut ko darīt, kaut ko vienmēr attīstīt, jā, un mums ir arī kur. Redziet, brīvu laukumu ļoti daudz, jā, brīvu vietu ļoti daudz. Un jau svarīgi, kas valstī, jā. Citiem liekas, ka, kas tad tur ostā, jā, tur 5 cilvēki. Es, kad atnācu sēdāt ostā, ostas darbā bija iesaistīti kā 2000 cilvēki. Tagad jau ir 20. Iedomājieties, toreiz mēs krāvām 7 miljonus tonu, jā, tagad ir 40, jā. Tā katra tona jau kādam ir jāpārkrauj, kādam jāatver, kādam jāizver, kādam jākontrolē, kādam jāsver. Tad Latvijas zinātnieki ir aprēķinājuši, ka katra pārkrautā tonna, kas iziet caur ostām, neatkarīgi vai tā ir Rīga vai Mērceks vai Ventspils, tad katra tonna ienes valsts kasē 10 eiro. Iedomājieties, 40 miljoni, 40 miljoni valsts kasē bum iekrīt, valstī faktiski neko nedarot. Ja? Mums nekad nav bijis no valsts budžeta neviena santīma izmantot kaut kādā ostas attīstībā. Mēs pat dzelzceļu paši būvējam. Latvijas dzelzceļš neko Rīgas ostā nav neviena santīma ieguldījis. Ja? Mēs esam dzelzceļa stācijas pat uzbūvējuši un savienojums un dzelzceļa tilti mums ir. Un kas tik nav, kas faktiski nav specifiski ostas darbība. Ja? Ja mēs to nedarītu, tad arī daudz kas nenotiek. Un tas tāda likumsakarība. Ja? Dzelzceļš, padziļināšana, tīvīdori, dzelzceļnieki, kravu pārkrāvēji un attiecīgi naudas apgrozījums, tonnas apgrozījums un valsts kasa ieņēmumi. Mēs esam no valsts paņēmuši šito ūdeni un ar viņu saimniekojot, jā, radām šeit darbvietas un šajās te darbvietās jāiet tie, kas maksā valstī nodokļus un nespēļ. Rīgas brīvostā darbojas vairāk kā 30 stividoru kompānijas un 28 kuģu aģentu kompānijas. Ostas teritorijā darbojas arī Rīgas kuģu būvētavi. Šeit top gan jauni kuģi, gan tiek veikts kuģu remonts. It seems to be like a movie you can see with a kind of Hollywood production. And you are waiting for some action with people that are running and make fight. It will be a perfect place to make a movie. You have a strong impression about the decor. And after, when you see people walking in that place, they are so small. With with all this kind of monster, where they are walking in a hard way. Sometimes it seems to be people from the 19th century with faces interesting and hard work also. And it's really interesting for a photographer.
to be in such a place. It's the light of the fire. It gives him an incredible face. Septembrī ostā norisinājās fotoakcija Osta, cilvēks, vēsture, kurā piedalījās dažādu valstu fotogrāfi. Akcijas mērķis bija atspoguļot daudzveidīgo ostas dzīvi, tās cilvēkus. Вот так. Да. Все можно сыпать. И смотрите ее, вот как раз на просвет получится. Так же высоко. Да-да-да. Я вот говорил, я спортивный фотограф, да, но я терпеть не могу спорт. Меня он совершенно не интересует. Стараюсь как можно больше снимать не спорт. Поэтому для меня это очень интересно. Я получил колоссальное удовольствие. Особенно вчера, когда мы в море уходили. Встречали огромный такой сухогруз какой-то, огромный. Незабываемое. Такое состояние неба было. Несмотря на то, что вот вроде бы такая погода прибалтийская, она серая, да, ну там просто Айвазовский. Привлекает мощь, вот это вот огромные краны эти все. Это удивительно смотрится, когда это все вместе, в одном месте сосредоточено. Корабли огромные, не корабли, как говорят, а суда. Вот. Это все производит впечатление. We are taking the pictures of old, more or less forgotten buildings from the Soviet time, as you see here in the background. There are not too much left in this harbor, and so it's time to take pictures of these last buildings. Osta nekad nav vienāda, viņa vienmēr mainās. Mēs redzējām ostu, kurā ir padomju laika simbolika uzzīmēta vēl uz ķieģeļa sienas. Un mēs redzam Krievselu, kas ir, manuprāt, modernākais veidojums Ziemeļa Eiropā. Ja? Viesturs Kozjovs, uzņēmējs, fotoakcijas Osta, cilvēki, vēsture organizētājs. Ostā ir katru dienu jauni kuģi, jaunas kravas, jaunas emocijas. Tā bija arī, zinām, mana ideja, kāpēc Osta cilvēks, tāpēc, ka Ostas vērtība ir cilvēks. Un to es sapratu strādājot, redzot to, kā cilvēki strādā. Un cilvēki, tie, kas reāli strādā, krauj ogles, brauc ar vagoniem, tā ir lielākā vērtība. Šī tā bilde, kas vinnēja konkursā, ko mums atsūtīja cilvēks no Valmieras, un viņš uzvarējis konkursā, nu tur ir acīm redzam, ka cilvēki ir priecīgi. Un droši vien, ka viņi ir divējādi priecīgi, ka viņiem ir labs darbs, un arī, ka viņus fotografē. Ja? Tur ir neviltotas emocijas, nu, tur nevar piemānīt to. Es domāju, ka šeit arī divi priecīgi varoņi ir šī bildē. Nu, tev pēc acīm redzēt, ka tas čals ir priecīgs. Visiem prieks. Nu. Kolka. Arī piezvanīja čalim, teica, ka viņš ir Domlaukvā. Viņš teica, nevar būt. Jā, foršs čals. Nu. Strādā savu darbiņu, patīk viņam tas darbs, manuprāt, viņam izdodās arī. Kolkas bāka ir viena no 13 bākām, kura ir Rīgas brīvostas pārraudzībā. Rīgas osta atbildīga arī par 13 bākām, tā skaitā par Kolkas bāku. Kolkas, Miķeļa bāka, Engure, Ainažī, arī tā bāka, kas iekšā jūrā. Cik tā bākas iemītnieki ir apmēram? Es domāju, te ir 1000 putnu. Nu, te man bija jūras ērglis. Viņš bija nolādis te zeme. Nu, kad mēs atver durvis, viņam šoks. Un tas ērglis nevar pacelties, ja pat maz tā teritorija. Un tā viņš iegāja te stūri iekšā un viņš nāca pret mani. Brauc apakaļ, viņš uz vārtiem sēž smuku un tā paceļās cēla un aizlaidās. Nu, tā konfekti arī bija. Galvenās kravas Rīgas brīvostā ir konteineri, dažādi metāli, koks, ogles, minerāli mēsli, ķīmiskās kravas un naftas produkti. Ar to pārkraušanu nodarbojas dokeri. Денис, когда будет 6-й кран запускать в работу, просмотри, пожалуйста, противовес, чтобы не задел 20-ку. Хорошо, скажет, когда будет работать, я пойду посмотрю. Valērijs Jekimčuks, ogļu termināla dokeris. Par dokeru Rīgas ostā strādā kopš 1979. gada. Я служил в военно-морском флоте, и мне предложили здесь в Ригу приехать поступать в мореходное училище.
не захотел учить. Мне экзотика морская надоела на службе, поэтому мне пришлось переквалифицироваться. С тех ребят, с которыми я поступал в порт на работу, на данный момент только вдвоем остались. Вот за 36 лет это только вот 2 человека, которые остались еще и продолжают работать. Остальные, другие, они не выдерживают, уходят. Кто по состоянию здоровья, кто ищет другую работу. Привык просто здесь, привык работать. Мне нравится с людьми работать. Я их всех, которые в порту много лет работают, всех их знаешь. Знаешь всю технику, которой можно работать. Ну и руководство доверило вот, руководить бригадой. И сейчас вот на эту работу должны именно молодые нужны, молодежь. Уже которые те постарше, они более опытные, они работают на погрузочно-разгрузочных машинах, на кранах работают. Это уже опытные. А молодые, да, у них вот зачистка есть. У меня в бригаде существует такое понятие, как взаимозаменяемость. То есть, если человек заболел, или в отпуск ушел, или его нету по какой-то причине, значит, есть молодой, который его, он еще подучивается, но, тем не менее, он старается, и процесс работы у него происходит тоже. То, что я знаю, вижу, их влечет заработок. Да, заработок. Потому что есть в бригаде, сейчас у меня 3 молодых ребят, которые учатся в высших учебных заведениях. То есть учеба сейчас у нас дорого, да, поэтому они вполне комфортно себя чувствуют. Они заработали энную сумму денег, оплачивают, и все хорошо у них. Ну вот здесь работа, видите, каких-то вот уже ждем судна, у нас уже как бы места мало. Вот мы работаем, причем уголь весь у нас проходит дробильная установка. Мы уголь передрабливаем на определенную фракцию 0,50 миллиметров. То есть это важно, это заказ, этим мы занимаемся уже давно. И вот, пожалуйста, вот эти 2 дробилки, мобильные краны грузят, выход продукции уже забирает ковшевой, и он уже по штабелям развозит как положено, и кран поднимает. Tatjana Voroņina, ogļu kompleksa vadītāja, strādā ostā kopš 1979. gada. Мой муж уже работал здесь в порту, и как бы он пригласил меня сюда на работу, скажем так, да. Я пришла, устроилась, мне понравилось, это было интересно, я еще была молодая довольно-таки, коллектив молодой тоже, да. Ну и так вот и пошло, и так я здесь осталась, и, собственно говоря, мне нравится, это мой как бы выбор, я очень этим горжусь, и вот до сих пор я так работаю здесь, в порту. Многих людей знаю, которые также работают вот 30 лет и более, 40, и уже люди, которые вышли на пенсию, и мы поддерживаем с ними контакты, да. Как бы, может быть, то, что вот какой-то коллектив меня держит, вот как-то люди очень такие хорошие, добрые. Сама работа интересная, и за что я очень благодарна своему угольному комплексу, коллективу, потому что они работают профессионально и достойно. Ostā darbs norit ne tikai uz sauszemes un virs ūdens, bet arī zem ūdens, kur darbus veic ūdenslīdēji. Mēs redzam to, ko citi neredz, kas no citiem ir noslēpts. Un katru reizi izejot no ūdens ārā, elpojot svaigu gaisu, jūties, ka esi kaut ko padarījis, ko citi nevar. Vitauts Onzulis vairāk kā 20 gadus nostrādājis par ūdenslīdēju. Tagad viņš ir uzņēmuma Eprons ūdenslīdēju kuģa kapteinis. Darba spektrs ir ļoti liels. Tas ir gan hidrobūvniecība, gan piestātņu remonts, kuģa apsekošana, kābeļu un cauruļvadu ielikšana zem ūdens. Nu, ostās ir diezgan briesmīgi. Eksotika šeit nav, un krāsainā zivtiņas arī te nepeld. Apauguši, aprūsējuši dzelži, akmeņi un tādā veidā. Tagad rudenī redzamība labāka, kaut kur metrs pusotra. Pavasarī bezmaz vai tikai gaismu iluminatorā redz. Un pārējais viss notiek uz taustu. Līdz ar to arī mūsu Baltijas ūdenslīdēji ir tā platējās augstāk nekā Melnās jūras vai kaut kāda Dienvidjūra. Nu, jābūt ļoti morāli stipram, jo ekstremālā situācija zem ūdens ir visi ūdenslīdēji pabijuši vairākas reizes. Bez izņēmuma. Pa mata tiesu no galējām sekām. Ir bijuši gadījumi, ka ūdenslīdējs apseko kuģi un kaut kāds nolaidības pēc mehāniķis iedarbina dzinējus un sāk griezties dzenskrūvis tādā laikā, kad ūdenslīdē apseko dzenskrūvi. Un tikai tā sagadīšanas pēc ūdenslīdējs palicis dzīvs. Ir
Man nācies arī ir situācijas tāds, ka zem ūdens vienkārši norauj man masku no sejas un no 12 metriem mēģina tikt augšā. Bērni lepojās ar tēva profesiju. Kundze, protams, pārdzīvoja, bet es jau viņai neko nestāstīju. Tikai jautrākos momentus. Tā nav, ka nav bail. Nē, bet tu tajā vietā, ka tu strādā, vai ne? Tu nedomā par tām bailēm. Tu jau arī nedomā par to dziļumu, ka tu esi tur dziļumā vai kas tur ir. Tu ņemies un ņemies. Te jābūt tā, es saku, tādam darbā jābūt tādam, drusciņ fanātam. Tā nevar būt tā kā atnāk un aiziet tev. Tāda ģimeniskums tāds, nezinu. Tāpēc, ka tie cilvēki, kas tā tiecās kaut ko tādas romantika, tie ātri aiziet no šeit. Vienīgais uzņēmums, kas zvejo ostas akvatorijā, ir zvejnieku kooperatīvā sabiedrība Vecdaugava. Zvejnieks Uldis stāsta, ka tagad zvejniekiem no ūdens gadās izvilkt ne tikai zivis, bet pat visneiedomājamākās lietas. Pārsvarā dabūti enkuri pēckara laika no pontona tilta. 4 zari. Ir 2 zari un 4 zari arī bijuši. Un visādi, tādi interesanti. Velosipēdi nāk ārā, Rimija Maksimas ratiņi nāk ārā. Pie akmens tilta žākarējām, kur palicies enkuris, uzžākarēja. Tramvai līnija, misiņu aci, johaidi ārā. Pārdevu, cilvēks pārdevu, nopirka šarku, bet daudz bija. Es nezinu, kad 20 metri, 2 reizes. Prātīgi. Uģis Tētiņš, Mangaļsalas zvejnieku kooperatīvās sabiedrības Vecdaugava direktors. Mēs pelnām naudu tikai ar nozvejotām zivīm, respektīvi. Tad gada sākums ir reņģa zveja, kas notiek tepat piekrastē zvejojam uz stāvadiem, un tas notiek 2 mēnešus. Tas ir aprīļa beigas, māja sākums, apmēram līdz Jāņiem. Tā zveja tad ir intensīva, var teikt, strādājam bez brīvdienām. Un pēdējos gadus ir paveicies, ka mēs kā ķī, stivī. Kad arī te padās, mums blakām ir uzņēmums Gamma, Sijā Gamma A, un tad tās zivs arī tur tiek izkrautas tālāk. Vasarā pārsvarā zvejnieki ņem atvainājumus, jo neatmaksājas, varētu teikt, zvejot. Jo roņi nodara lielu skādi un izēd zivis, un zivi ir palikusi, diemžēl, maz. Tad zvejniekiem iznāk tā, ka lielākoties ir tikai jāmazgā tie netīrie tīkli, murgi. Un tas arī viss liekas darbs. Beidz. Kā? Kas tev ir? Lieti, ka nav tās zivi, ko zvejot vairāk. Man izzvejot vai kaut kāda cita sakarība viņas ir pazudušas. Andris Elers, viens no pieredzējušākiem kooperatīvu Vecdaugavu darbiniekiem, sācis iet zvejā 1954. gadā. Vēl lielākā bēda ir sāpe par to, ka te roģi izdara šausmīgas skādes. Viņi mums izspieduši no jūras laukai. Jūrā vairāk neko nevaram zvejot, izņemot reņģi pavasarī. Velk uz ūdeni, te ūdens, zivis, zveja, viss kā tāda. Viss mūžs pavadīts. Nav kur sprukt, un arī nevajag neko vairāk. Laikam jau iedzimtība. Ja viss tēv un visi rādi, kas ir zināmi, tie visi nodarbojušies ar zvejniecību, līdz ar to arī tāds aicinājums bija. Kā ir bijis, tā ir bijis, kā nodzīvots tas mūžs pie tiem ūdeņiem tā ir. Lai tikai neiznīks tā zvejniecība, lai būtu, kas turpina visu to lietu. Šeit tālāk uz izejas, audzes izejas, bāzijas zvejas kuģi, kad 20 un 30 zvejas kuģi, bet tagad no tiem zvejas kuģiem vairāk neviens nav palicis, tikai būru laivas. Tā zvejniecība ir iznīkusi, kas bija kādreiz traļu zveja. Diezgan trūcīga tiem jaunajiem ir. Zvejnieki dēli lielākoties jau nāk, tādi, kas ir ieinteresēti. Jo
Ar to jau jānodarbojas no bērnu kājas, lai kaut kāda panākuma būtu un ieinteresētība. Jauniem jau nepatīk vairāk šis darbs, jo nenes jau nekādas lielos augļus. Veciem, tur vēl pensionāriem, tiem kādu pensiju vēl, un tā viņš nodarbojas to zveju, tā kaut kas sanāk, tā nav. Kur tā viņš ies vairāk vecumdienās? Intas biezās dzīve aizvērtējusi pie ostas, Vecmilgrāvī. Viņa šeit ir dzimusi un ir aculieciniece ostas attīstībai daudzu gadu garumā. Ja man jautā, kā ir dzīvot pie ostas, protams, mums patīk neskarta daba skaista un nevienmēr patīk tie objekti, kuri parādās, protams, ja, bet ir jau arī sava tāda citāda doma. Nu, arī mans paps dzīvoja šeit visu mūžu Vecmilgrāvī. Nu, kaut kas man laikam arī no viņa. Jo tad, kad es braucu garām, teiksim, Rīgas kuģu būvētavai un redzu tos celtņus un tos kuģus, nu, ka pakrūtē kaut kas tomēr kņud, un arī šeit lielie kuģi iet garām, nu, ir tā aizraujoši. Nu, dzīvot pie ostas, protams, ir plus un mīnus, ir kāds piesārņojums. Nu, mēs esam vecmilgrāvieši organizējuši savu Vecmilgrāvju attīstības biedrību. Mēs saprotam, ka visam ir jātīstās un saprotam, ka bez to objektu būvniecības un šīs vietas tādas saimnieciskas izmantošanas nevar iztikt. Mūsu uzdevums ir tātad rūpēties par to, lai tās lietas būtu tā kā līdzsvarā. Varbūt tehnoloģijas nav bieži vien tās labākās, un tad ir akmeņogļu putekļi, un tad ir smirdes dažādas, un tad ir visādi zvani, glābšanas visādiem dienestiem. Nu, tas, protams, ir, bet tāpat laikā bez ostas jau nevar. Vairāk 800 gados Rīgas osta no nelielas kuģu piestātnes ir kļuvusi par lielāko ostu Baltijā. Un osta turpina dinamiski attīstīties. Piemēram, šeit, Tuksnesīgajā Kundziņu salā, pēc nedaudziem gadiem noteikti valdīs rosība. Tur, kur mēs šobrīd ejām, ligzdoja putni, te bija niedres, te ornitologi pētīja, kā Rīgas centrā vispār var perēt un lielie ķīri. Attiecīgi šodien mēs ejam pa vietu, kas jau ir vairs ne niedres, bet jau ir zemes teritorija. Un es domāju, ka varbūt pēc 10 gadiem, varbūt pat ātrāk, pēc 7 gadiem mēs šeit iesim, un šeit būs viena no modernākiem termināliem. Līdzīgi kā man šobrīd aiz muguras šīs modernās tehnoloģijas ir, kuras ir saistītas ar šo minerālu mēslu pārkraušanu, tādas agrāk nebija. Andris Ameriks, Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs. Studiju gados strādājis par 2. kategorijas matrozi zvejnieku kolhozā Uzvara. Es teiktu, ka tas dinamisms, ar kādu attīstās šobrīd Rīgas osta, ir arī saistīts ar visām jaunajām tehnoloģijām, ar to, cik un ko mēs varam aicināt uz šejieni. Un mēs varam būt lepni par to, ka liela daļa no šīm pasaules šī gadsimta jau tehnoloģijām ieviešās pie mums. Un tas, ka mēs šobrīd ejam par teritoriju, kura varbūt vēl nav apgūta, es gribu teikt, ka es esmu pārliecināts par to, ka pēc 7 un 10 gadiem šeit celsies jauni moderni termināli. Šeit jau blakus, tur, kur ir krūmi vai šādas zāle, būs jaunas sliedes un jauni kuģi stāvēs, jo šī vieta ir tā, kas pievelk. Un es varbūt esmu Rīgas patriots, Rīgas cilvēks, kurš mīl savu pilsētu un dara visu, lai viņi kļūtu labāk, bet es redzu, ka pilsēta bez ostas neiztiks. Osta bija pirmā, un osta šobrīd ir Rīgas vizītkarte. Un ja osta būs laba, moderna, viņai būs laba reputācija, tad arī pilsēta no tā iegūs.